Astotnieki. Tie, kas ir dzimuši 8., 17. un 26. datumā. Tie ir ļoti labi biznesmeņi, ļoti labi jūt, kur ir nauda, kur to var pelnīt un kā to var pelnīt. Viņi tiecas sevi realizēt kaut kādā sistēmā, kaut kādā lielā, milzīgā projektā. Un viņi tieši tāpēc bieži vien operē ar lielu naudu, nevis kaut kādu sīku vai maziņu. Viņiem arī ir vairāk jātiecas strādāt tieši privātajā biznesā, jāveido šis savs lielais uzņēmums. Viņiem piemīt izteikta godprātība un arī taisnīgums. Viņi uzņemas atbildību uz sevi un nes šo te milzīgo arī atbildības nastu. Viņi ir diezgan lieli darba holiķi un velta darbam un naudas pelnīšanai ļoti lielu uzmanību. Mīnusā šie cilvēki ir pārāk ieciklēti tieši uz naudu, un viņi uzskata, ka visi citi viņiem kaut ko parādā. Viņi gaida no citiem, kad viņi dos šo te varbūt atgriezenisko saikni, vai kaut kā savādāk, kad nāksas apakaļ, bet patiesībā tas nāks apakaļ nevis tieši no tiem pašiem cilvēkiem, bet tas var nākt apakaļ caur citiem cilvēkiem tādā vai pat vēl lielākā apmērā. Viņiem ir bailes no nodevības un tāpēc viņi neusticās citiem cilvēkiem. Un mīnusā viņi ir tādā ziņā, ka viņi pārāk daudz uz sevis uzņemās, pārāk liela viņiem ir šī nasta. Viņiem ir vairāk jāiemācās atslābināties un arī atpūsties un jāmācās uzticēties citiem, nevis darīt visu tikai pašiem.